Šodien mums ir jau 5. apziņas līmeņa paplašināšanas seminārs, un šodienas tēma mums ir reliģijas nozīme mūsdienās. Tā kā mēs runāsim, mēģināsim izprast par reliģijām. Un tātad pats pirmais jautājums, kas tad ir reliģija? Un vārds reliģija nozīmē atkal apvienošanos kopā, tā kā kaut kas ir bijis vienots, tiecas atkal rast, atjaunot jau reiz pastāvošo. Jo visas tās zināšanas, ko reliģijas māca saviem sekotājiem, viņas jau ir miljoniem gadu vecas. Un tāpēc reliģiju nozīme ir, ka viņas tā kā atgādina tā laika dzīvojošajiem cilvēkiem, atgādina šīs senās patiesības, kuras jau ir miljoniem gadus jau pastāvējušas, lai viņas netiktu aizmirstas. Un šo te pastāvējušo un piedzīvoto vienotību, kas kādreiz ir bijusi, lai kalpotu tam augstākajam, ko mēs mūsdienās saucam, vismaz latviešu valodā saucam par Dievu, lai neļautu aizmirst, lai nodotu, cik iespējams saglabātu, materializētu pieredzi par to nākamajām paudzēm. Tā arī ir tā galvenā reliģijas, tāds uzdevums, nodot šīs senās zināšanas tālāk, saglabāt viņas un nodot tālāk. Viens no reliģiju pētniekiem, Mirča Eliāde, rakstīja, ka reliģija ir sakrālā piedzīvojums un cilvēka atbildes reakcija uz šo pārdzīvojumu. Ja? Protams, cilvēki ļoti dažādi reaģē uz piedzīvotām mistiskām pieredzēm, bet ne visi piedzīvo šīs mistiskās pieredzes. Ja? Bet tie, kas ir ļoti dziļi aizrāvušies ar reliģiju, kādu viņi ir izvēlējušies, jo mēs zinām, ka reliģijas ir dažādas, ir kristietība, ir budisms, ir citas reliģijas, ja? Bet tie, kas ir tiešām ļoti, ļoti, dziļi šajā reliģijā, ko viņi ir izvēlējušies, viņi var arī piedzīvot dažādas mistiskas pieredzes, par ko viņi dalās ar citiem cilvēkiem. Pilnīgi ikvienas reliģijas pamatā ir cilvēka garīgā pieredze. Tātad tas ir noteikts mistiska pieredze, kad cilvēks saplūst ar šo augstāko, ko mēs saucam par Dievu, un šis pārdzīvojums, kā tas notiek, kādas ir šī cilvēka izjūtas, jo tā ir ekstāzes izjūta, un tā ir pavisam cita ekstāze, ja, ko cilvēki varbūt ir izjutuši laicīgajā dzīvē. Šī reliģiskā, ja var teikt, ekstāze, saplūšana ar Dievu ir, viņa nav vārdos aprakstām, un ne katram ir dota tāda žēlastība piedzīvot šo pārdzīvojumu. Un tātad tas būtiskākais ir, ka reliģija atzīst to, ka ir kaut kas augstāks par mums, un tas, kas ir augstāks par mums, ļoti, ļoti atšķiras no tā, ar ko mēs sastopamies ikdienā, ko mēs domājam par laicīgo dzīvi. Un šis mistiskās pieredzes pārdzīvojums nav pilnībā cilvēka ego varā. Neviens cilvēks nevar, pateikt, es tagad gribu saplūst ar Dievu, un es tagad gribu iegūt šo te pieredzi, kā ir šī te ekstāzes saplūšanas laikā. Nevar to pasūtīt. Dievam to nevar pasūtīt. Tas parasti cilvēkiem notiek negaidīti. Un tas ir tik ļoti negaidīti, ka cilvēki ir pārsteigti, ka viņiem vispār ir bijusi tāda iespēja. Es zinu vairākus gadījumus ar onkoloģiskajiem slimniekiem, es zinu vismaz 2 gadījumus, kur
onkoloģiskie slimnieki, kas ir īstenībā jau ļoti, ļoti smagā formā un kur ir jau skaidrs, ka diez vai Dievs atstās, kad visticamāk Dievs ņems pie sevis, tad jā, viņš ir devis šiem onkoloģiskajiem slimniekiem, kurus gadījumus es zinu, šo pieredzi izjust šo dievišķo mīlestību. Un vienā gadījumā es atceros viena sieviete, viņa bija tāda ļoti dusmīga uz visiem. Viņas galvenās tiešām problēma bija dusmas, tāpēc arī viņai bija onkoloģija. Un viņa atzina savas dusmas un viņa dusmojās uz visiem, uz bērnu, uz vīru, uz kolēģiem un uz valdību, uz visiem viņa dusmojās. Nekas nebija viņai pa prātam. Bet viņas veselības stāvoklis ļoti pasliktinājās, un tad, jā, viņa piedzīvoja šo žēlastību, ka viņa pēkšņi sajuta šo dievišķo mīlestību un izjuta, ka viņa spēja mīlēt pilnībā bez nosacījumiem gan bērnu, gan vīru, gan tuviniekus, gan kolēģus, un pēkšņi viņa saprata, kas ir mīlestība. Un tas tiešām bija tāds brīnums, un es tā arī pie sevis domāju, redz, kā Dievs viņai deva šo te žēlastību, un es pie sevis domāju, kāpēc viņš viņai deva šo žēlastību, jo šī sieviete, lai arī viņa bija ļoti negatīvi noskaņota uz apkārtējo visu vidi, tomēr viņa centās saprast dzīvi, viņa strādāja ar sevi, viņa atzina savas kļūdas, viņa lūdza piedošanu, viņa piedeva, ja? Viņai ļoti grūti gāja, ja? Viņa no vienas puses lūdza piedošanu un piedeva, un pēc brīža viņa atkal bija dusmīga, un tas viss bija viņai grūts process, bet es domāju, ka Dievs tieši novērtēja to viņas vēlēšanos mainīties un strādāt ar sevi, un tieši, lai šī sieviete, kur uz visiem dusmojās, lai viņa izjustu, kas ir mīlestība, bet nevis tāda mīlestība, ko mēs saprotam laicīgā dzīvē, bet tiešām šī dievišķā mīlestība. Un pēc tam, ka viņa to pieredzi ieguva, ka viņa piedzīvo šo mistisko pieredzi, ka viņa izjuta pēkšņi sevīm ārkārtīgi spēcīgas mīlestības jūtas pret visu pasauli, tad viņa vienmēr pēc tam sarunās atcerējās to. Viņa teica, cik ļoti viņa gribētu vēlreiz to izjust, jo tas nebija šīs žēlastības, viņas nav ilgstošas, viņas tur varbūt uz pusstundu vai varbūt uz stundu, ja, bet tas nav tā, ka uz dienu, divām, ja, tu nevar atrasties tajā stāvoklī, ja, tajā ekstāzes stāvoklī. Bet viņa teica, ka viņa saprata to, ka viņas veselības stāvoklis ir ļoti, ļoti slikts. Ārsti gan viņai, manuprāt, neteica visu patiesību, bet, es domāju, viņa pati saprata. Bet tajā pašā laikā viņa teica, ka viņa ir ārkārtīgi pateicīga, ka viņai bija tā iespēja jau šajā iemiesojumā, kaut arī ar tik smagu slimību, bet piedzīvot šo te dievišķo mīlestību, ka viņi zina, kas tas tāds ir. Teiksim, es neesmu tādu ekstāzi piedzīvojusi, ja? Es it kā ar sirdi saprotu, kas tas tāds ir. Es droši vien esmu to piedzīvojusi varbūt kādā no iepriekšējām dzīvēm, jo man tā sajūta it kā ir zināma. Es saprotu, par ko šie cilvēki runā, bet es šajā iemiesojumā neesmu šādu ekstāzi piedzīvojusi. Ja? Bet es arī neesmu izvirzījusi tiešām Dievam tādu prasību, ka man gribētos to piedzīvot, jo es zinu, ka, ja Dievs gribēs man dot šo pieredzi, tad viņš man dos, ja negribēs, tad nedos. Pārsakot, tas manā gadījumā nav tas pats svarīgākais. Un tātad tas, ko es gribu teikt, jā, šīs te mistiskās pieredzes nav ieplānojamas, bet tajā pašā laikā visi tie, kas ir piedzīvojuši šīs mistiskās pieredzes, viņi pēc šīs mistiskās pieredzes ļoti domā par to,
kā kļūt labākiem cilvēkiem, viņi domā par savām negatīvajām īpašībām, kā no tām atbrīvoties, un viņi labāk izprot sevi un vispār pasauli, kā tādu visu dzīvi, kas notiek. Patiesa un līdzsvarota garīga pieredze vienmēr nes sevī ētiskas izaugsmes vēstījumu, tāpēc reliģija savā būtībā palīdz saglabāt sabiedrībā šo te ētiku. Kaut arī augstskolā, es nezinu, vai visās fakultātēs, bet daudzās fakultātēs tiek mācīta ētika. Tomēr mēs redzam, kas notiek šobrīd pasaulē, un mēs redzam, kas notiek Latvijā, un mēs redzam, ka vardarbības problēma izglītības iestādēs izplatās, viņa kļūst ar vien akūtāka un grūtāka, ja tā kā patiesībā šī te esošā vērtība izglītība un ētikas mācīšana augstskolās ir maz efektīva. Un te ir lielāka loma noteikti reliģijām, jeb dažādām, skolām, kur māca lielo skolotāju mācības, ka viņi daudz labāk nodod šīs te vērtības, šos dievišķos likumus, labāk izskaidro, un līdz ar to cilvēki, kas seko, vai viņi seko reliģijai, vai viņi seko kādam skolotājam, viņi ir patiešām, kā lai saka, raksturā labāki, viņi katrā ziņā cenšas kontrolēt savas negatīvās īpašības un no tām atbrīvoties, attīstot savas pozitīvās īpašības. Tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši šīs ekstāzes, tieši savienojoties ar Dievu, ja, un kā jau es teicu, tas ir tāds īslaicīgs brīdis, varbūt 15 minūtes, varbūt 10 minūtes, ja. Bet tie, kas ir piedzīvojuši šīs ekstāzes, viņi noteikti pēc tam grib ar šo pieredzi dalīties ar citiem, viņi negrib to paturēt sev, jo viņi ir sapratuši kaut vai caur savu pieredzi, ka Dievs tiešām ir, un ka Dievs ir mīlestība, jo līdz šim mēs, ka runājam, Dievs ir mīlestība, tie ir tādi sausi vārdi, neviens neizprot, ko nozīmē Dievs ir mīlestība, bet tie cilvēki, kas ir ieguvuši šo pieredzi, kas ir saplūduši ar Dievu un ir izjutuši šo dievišķo mīlestību, tie gan saprot, ka Dievs ir mīlestība. Tātad reliģija ir uzskatu un ticības kopums, kas attiec uz kaut ko pārdabisku, svētu vai dievišķu. Kā jau es teicu, reliģijas ir atšķirīgas, un reliģijām arī ir atšķirīgi uzskati, bet tomēr, neskatoties uz atšķirīgiem uzskatiem, ir kaut kas arī viņām vienojošais, jo visas reliģijas kalpo Dievam, visu reliģiju tomēr tas virsuzdevums ir darīt visu, lai cilvēks kļūtu labāk. Protams, reliģija strādā ar tiem cilvēkiem, kas ir viņu sekotāji, kas ir viņu draudzes, ja? Reliģijām ir draudzes. Un tāpat arī skolas, ja, pieņemsim, mēs Sokrāta tautskola, mēs strādājam ar tiem cilvēkiem, kas uzticās mums un kas klausās mūsu seminārus, ja, un piedalās mūsu dažādās nodarbībās, aktivitātēs, ja. Un ir citas skolas, ja, tātad cilvēki paši izvēlās, kam viņi seko, ko viņi klausās, bet visu mūsu uzdevums, jo Sokrāta tautskolas uzdevums arī ir darīt visu, lai cilvēks kļūtu labāka, lai paplašinātu tiem, kas ir mūsu sekotāji, paplašinātu apziņas līmeni, tādā veidā, kā mēs to saprotam un spējam izdarīt. Kādi ir reliģijas problēma jautājumi? Viens no problēma jautājumiem ir par to, cik tad gal galā ir tie dievi. Vai ir viens dievs, vai ir vairāki dievi? Un tie, kas ir lasījuši kaut vai to pašu Sokrātu, ja, tur tiek dažādi dievi piesaukti, ja, senajā Grieķijā un tā tālāk, ja.
Tas tiešām tas jautājums, jā, kā tad īstenībā ir vairāki dievi vai viens dievs, jā. Tad otrs jautājums, ko apskatā reliģija, ir tieši cilvēka identitāte un viņa vieta pasaulē, cilvēka dzīves jēga, kāpēc viņš vispār piedzimst, kāda ir viņa sūtība, misija, uzdevumi. Jā, reliģija skatās noteikti uz jautājumu par attieksmi pret nāvi, kāda ir cilvēka attieksme pret nāvi, jo jābūt šai attieksmei ir pareizai. Jā, parasti, kad cilvēki zaudē kādu tuvinieku, jo kāds ir nomiris, tad ļoti bieži cilvēki meklē palīdzību vai nu pie reliģijas līdera, vai nu skolā, kur viņš mācās, bet meklē palīdzību pie sava garīgā līdera, lai tā kā nomierinātos, jo tas, protams, ir sāpīgs pārbaudījums, ka kāds tuvinieks aiziet, jā. Tāpat reliģijas problēma jautājums ir ētikas pamati. Jā, tātad saprast šos te dievišķos likumus, dievišķos uzdevumus, jā, dievišķās mācības, jā, izprast viņas. Un arī, diemžēl arī šīs mācības un likumi, es redzu, ka atšķirīgi tiek skaidroti dažādās reliģijās, dažādās mācībās, bet tas nekas. Svarīgākais ir, ka cilvēki sāk domāt par šiem jautājumiem, un pat ja viņiem kāds kaut ko nepareizi skaidro, ja viņi attīstīsies garā, viņi paši nonāks pie pareiziem secinājumiem. Un tāpat, protams, reliģija arī apskatā, kas tad ir dvēsele, kas ir gars, kas ir apziņa. Jā, tie ir tie jautājumi, kam pievērš uzmanību reliģijas. Visos laikos iemiesojumā ir bijuši cilvēki, kurus mēs varētu saukt par pārcilvēkiem, jo viņiem ir bijušas kādas pārdabiskas spējas. Arī šajā laikā noteikti šādi cilvēki ir iemiesojumā, un parasti viņi arī ir izkaisīti tā par visu pasauli, lai nebūtu tā, ka tikai vienā vietā. Un tieši tāpēc šīs reliģijas, kuras mēs zinām mūsdienās, viņas vēsturiski ir arī radušās tā kā no līderiem. Teiksim, viens piemērs – Jēzus kristietība. Ja? Patiesībā kristietība radās pateicoties Jēzum, ja? Ka viņš nesa visu šo te, ne jau viņš viens, ja, tur bija Jānis Kristītājs, ja, un māte Marija, un tur bija Magdalēna, un tā daudz plašāks, ja, šis cilvēku loks, ja, kuriem apvienojoties radās šī kristietība, bet Jēzus bija šīs kristietības līderis, un tāds viņš ir arī joprojām kā līderis. Un ko tad darīja Jēzus 2000 gadus atpakaļ, atrodoties iemiesojumā? Viņš nesa mācību tā laika cilvēkiem, kas bija iemiesojumā. Viņš, protams, ka tie laiki bija ļoti atšķirīgi no mūsdienām, jo tajā laikā nebija internets un sociālie tīkli, un tad Jēzus, kā saka, dažādās vietās ap viņu pulcējās cilvēki, un viņš viņiem skaidroja mācību. Ļoti lielākā daļa no cilvēkiem, kas viņā klausījās, viņa mācību neuztvēra, jo viņu apziņas līmenis nebija tik augsts. Bet, tomēr 12 skolniekus viņš sagatavoja. Ja? Tātad 12 skolnieki bija, kas spēja uztvert viņa doto mācību, un kas pēc Jēzus nāves, fiziskā ķermeņa nāves, nes šo mācību tālāk cilvēkiem, un redziet, kā šī mācība ir izdzīvojusi vairāk kā 2000 gadus. Viņa joprojām ir dzīva, joprojām kristietība ir plaši pārstāvēta, es teiktu, uz planētas Zeme, ja? Un tā tālāk. Otra reliģija, kas arī ir plaši pārstāvēta, es tā neesmu pētījusi statistiku, kura ir vairāk, ja runājam par cilvēku skaitu, bet tam nav nozīmes, bet plaši pārstāvēts ir arī budisms, ja? Un mēs zinām, ka budisms radās pateicoties viņu līderim Budam.
ja, kuras sekotāji tad arī attīstīja šo te reliģiju budisms. Ja. Tāpat mēs zinām par Muhamedu, kuras sekotāji radīja islāma reliģiju, ja, bet arī viņiem bija līderis Muhameds. Ja. Un tā varētu saukt daudz citus līderus, Zaratustra, un ir daudzas reliģijas. Ja, tā kā galvenais ir jāsaprot, ka parasti, ja kaut kas rodās jauna, teiksim, mācība, tad viņai parasti ir līderis. Bez līdera jauna mācība nekad nerodās. Un iemiesojumā visos laikos ir bijuši augstas apziņas cilvēki, kuri tiek saukti dažādi, ir saukti par praviešiem, sūtņiem, avatāriem. Teiksim, Indijā šos te viedos cilvēkus sauc par avatāriem. Mums Eiropā ir šis te sūtņu vārds izplatīts, tāpat arī praviešu vārds izplatīts. Ja. Muhamedu uzskatīja par pravieti, Jēzu uzskatīja par pravieti. Ja. Tā kā pēc tās hierarhijas pravieši ir augstāk, apziņas līmenis ir augstāks nekā sūtņiem. Ja. Man dzīvē ir laimējies, es esmu vienu avatāru satikusi Indijā, Saibabu, Šri Satja Saibabu. Diemžēl viņš arī vairs nav iemiesojumā, viņš arī jau ir devies uz smalko plānu, bet es 2 reizes biju ašramā pie viņa, kad tajā laikā, kad viņš jau bija dzīvs. Un tiešām tā ir fantastiska pieredze redzēt šos ļoti augstus apziņas cilvēkus, izjust to viņu klātbūtni, lai arī man nebija iespēja ar viņu tā 1-1 it kā klātienē runāt, tik un tā. Es zinu, ka mums sarunas bija notikušas tajā laikā, kad es gulēju un miegā, un tad, kad mēs tur atradāmies, tad es arī es biju ar grupu kopā, tad visa mūsu grupa arī piedzīvoja tādas dāvanas, jo, teiksim, mums bija viena dāvana, pēkšņi mums atnāk viens Saibabas, skolnieks, bet, kas ir viņi tie cilvēki, kas visu tur organizē to darbu, un atnesa biļetes uz vienu pasākumu, kas bija Saibabas organizācijas organizēts pasākums, un atnes mums biļetes un pasaka, tas jūsu grupai. Un mēs tā visi pārsteigti, kā viņi vispār zina, ka mēs tur esam, un kāpēc tieši mūsu grupai atnes tās biļetes un tā tālāk. Un es to tieši tajā laikā arī izjūtu kā tādu pateicību, jo tajā reizē, kad tas tā bija, tad es biju uzrakstījusi piedošanas mācības 3. grāmatu, kas ir īstenībā par Saibabas mācību, un biju aizveduši šo grāmatu uz ašramu, un tā grāmata ir ašrama. Es biju ašramā bibliotēkā, un mums tur bija arī citas tādas interesantas lietas, mistiskas pieredzes, kā tajā laikā bija Saibabam apaļu jubileja un bija ārkārtīgi daudz cilvēku sabraukuši no visas pasaules, un tur ašramā nebija vietas. Un arī mūsu grupai teica tie, kas tās vietas organizē, teica, ka mēs varēsim tajās istabiņās, kuras mums iedalīja, dzīvot tikai līdz kaut kādam tur konkrētam datumam, un ka pēc tam mums būs no tām istabiņām jāiet ārā un jādzīvo šedos. Šedi tas ir tur 100 cilvēku vienā telpā guļ, ja. Bet, mēs sapratām, kāda ir situācija, viņa dzimšanas diena, un kad, ja būs, tad būs tā jādara. Bet tad, kad pienāca tā diena, un kad mēs gājām tur pie tiem organizatoriem prasīt, vai tad mums tad ir jāvācās ārā, un kas mums tad ir jādara, tur sanāca tāds jocīgs pārpratums, un mums pateica, ka nē, ka mums nav jāvācās ārā, ka mēs varam līdz beigām dzīvot tajās istabiņās, un to es arī uztvēru kā tādu Saibabas dāvanu, ka mums ļāva palikt tajās istabiņās, ka mums nebija jāiet projām, neskatoties to, ka bija
ļoti, ļoti liels cilvēku pieplūdums, ja. Nu, tā kā, jā, man šī pieredze ar avatāru, jo, jā, viņš varēja radīt, viņš to arī darīja, visu cilvēku acu priekšā viņš radīja tur dārglietas, tur gredzenus, ķēdītes, zelta un tā tālāk, un dāvināja vienkārši cilvēkiem. Un, daļa cilvēku viņu uzskata par magu un ka viņš tur melno maģiju praktizējas, viņš ir ļoti nomelnots internetā. Bet ir arī Jēzus teica, spriediet pēc augļiem. Un es tiešām redzu, kā viņa organizācija, kura pēc viņa nāves turpina darboties un ļoti veiksmīgi darboties, un viņa tik daudz laba dara dažādās pasaules valstīs, es redzu tos augļus, un arī es personīgi attiecībā par cilvēciskām vērtībām, no visiem skolotājiem tieši Sai Baba vislabāk izskaidroja cilvēciskās vērtības. Ja. Tā kā man, lai ko par viņu stāstītu, es tam neticu, un es esmu pateicīga, ka man bija šī pieredze redzēt, izjust, kā tas ir, kad avatārs organizē kaut ko dara, ja. Tas ir fantastiski, un viņš Indijā ir attīstījis no pirmskolas līdz augstskolai un slimnīcas, un tas vienkārši viss, ko viņš ir izdarījis, tas ir neticami vienkārši, jā. Lūk, un tātad, jā, šādi augstas apziņas cilvēki nāk iemiesojumā, un viņu uzdevums noteikti ir pildīt misiju. Arī Sai Baba teica, ka viņa uzdevums esot bijis atjaunot Indijā vēdas, ja, kad indieši bija ļoti attālinājušies no vēdām, viņi nedziedāja viņas un tā tālāk. Tas būtu apmēram kā mums latviešu tautas dziesmas. Ja. Īstenībā jau mums arī ir problēma, kad jaunieši, un arī es kādreiz zināju jaunībā ļoti daudz tautas dziesmas, bet nesanāk tā dziedāt, un es arī esmu aizmirsusi, ja? Bet daudz jaunieši jau vispār nezina tautas dziesmas, tā kā tā ir tāda mūsu tautas problēma, ka mēs neesam šo kultūru vēsturisko vērtību pietiekami labi saglabājuši. Bet, es pieļauju, ka būs kāds, kas līdzīgi kā Sai Baba Indijā izdarīja lielu darbu, lai atjaunotu vēdas Indijā. Es domāju, ka arī Latvijā būs cilvēki, kas atjauno šīs mūsu kultūra vēsturiskās vērtības, latviešu tautas dziesmas. Tātad pravieši, avatāri, sūtņi, viņi nāk iemiesojumā brīdī, kad cilvēks visvairāk ir nomaldījusies no dievišķā ceļa, jo viņu uzdevums ir tiešām parādīt cilvēcei to pareizo ceļu un izskaidrot, kāpēc cilvēcei ir tas, kāpēc cilvēce kaut ko saprot savādāk, nekā tas ir domāts. Un tāpēc, jā, šo praviešu avatāru sūtņu galvenais uzdevums ir skaidrot Dieva doto mācību tieši atbilstoši tā laika cilvēku apziņas līmenim. Jo apziņas līmenis, lai kādi mēs nebūtu, tomēr mums ir audzis, mēs noteikti esam apziņā, es domāju, tikuši tālāk, nevelti ir daudzas lietas, kas kādreiz varbūt bija neiespējami, bet ir arī kaut kas, kur mēs esam, liekas, ka kāpušies atpakaļ, nevis gājuši uz priekšu. Bet tātad tas, kas mums jāsaprot, ka katra reliģija ir tikai ceļš pie Dieva. Un tāpēc šie ceļi pie Dieva var būt dažādi, un praviešu avatāru sūtņi viņi vedais sevis sekotāju pulciņu pie Dieva. Tas arī ir tas, ko viņi dara. Ja? Tātad avatāriem, praviešiem, sūtņiem, viņiem ir augsts apziņas līmenis, bet viņi šo apziņas līmeni jau ir attīstījuši iepriekšējo iemiesojumu laikā, jo vienu iemiesojumu laikā nav iespējams tik strauji attīstīt apziņas līmeni. Bet tas, kas ir zināms, ka viņi ir jau iepriekšējās dzīvēs sastapušies ar smagiem pārbaudījumiem,
jeb, kā saka, dzīves eksāmeniem un testiem, un viņi ir tos nokārtojuši, saņemot iesvētījumus. Tad, kad mirst pravietis vai avatārs vai sūtnis, tad viņa gars nonāk ugunīgajā pasaulē. Varbūt atceraties no iepriekšējām nodarbībām, kad es skaidroju, ka ir ugunīgā pasaule, smalkā pasaule un fiziskā pasaule, ja, tad ugunīgā pasaule, atcerieties, piramīdē bija pašā augšā, un tad, lūk, šie augstapziņas cilvēki pēc fiziskā ķermeņa nāves viņu gari dodās pašā augšā uz ugunīgo pasauli. Bet viņi tik un tā paliek sasaistē ar cilvēci tik ilgi, kamēr cilvēce attīstīsies, evolucionēs, lai viņi varētu doties tālāk. Tātad viņi turpina no ugunīgās pasaules sniegt palīdzību cilvēcei, un mēs parasti viņus saucam par augstākiem spēkiem. Ja? Augstākie spēki ir tie, kas dzīvo ugunīgajā pasaulē un kas mums sniedz palīdzību. Protams, ka viņi šo palīdzību sniedz atbilstoši savai hierarhijas pakāpei, jo arī šie augstākie spēki ir sarindojušies hierarhijā un atbilstoši tam staram, uz kura stara viņi atrodas. Ja? Atcerieties to piramīdas bildīti ar stariem, ja? Kāda ir šī te hierarhija. Un tātad arī šie augstākie spēki, kā jau es teicu, viņi ir sarindojušies hierarhijā, bet arī viņiem ir, atrodoties ugunīgā pasaulē, uzticēti konkrēti uzdevumi. Un, piemēram, ja augstākajam spēkam ir uzdevums palīdzēt cilvēcei atveseļoties, ja tieši veselības jomā, ja, tad šis konkrētais augstākais spēks, kā saka, palīdzēs cilvēkiem tieši veselības problēmu gadījumos. Piemēram, ja jūs esat bijuši pareizticīgo baznīcā, viņiem ir ļoti izplatīts dažādas svēto ikonas, un viņiem ir gar sienu daudz svēto cilvēku ikonas, bet viņi arī orientējās, viņi zina, ja, teiksim, viņiem ir kādas veselības problēmas, ja, teiksim, tad viņi griežās pie Moskovskajas Matrionas, ja, kura jau vairāk nav iemiesojumā, bet viņa Matriona, kad pirms nāves viņa tā arī teica, ka cilvēki pēc viņas nāves nāks viņai lūgt palīdzību dažādās veselības problēmās. Un tiešām ir ļoti daudz brīnumi arī bijuši, kad cilvēki ir saņēmuši šo palīdzību un atveseļojušies. Ja? Bet atgriežoties pie pareizticīgo baznīcas, jā, tur arī ir Matrionas ikona, bet ir arī citas ikonas, kurām ir arī savs, kā saka, dievišķais spēks, un tad atkarībā no tā, kur cilvēkam kāda veida ir problēma, tad viņš arī vēršās pie ikonas un lūdz palīdzību. Daudzi domā, ka tā ir tāda kā elgdievība, mēs šodien arī runāsim par elgdievību. Nē, tā ir komunikācija tajā brīdī, kad cilvēks lūdz vai Dievmātei, vai Jēzum, vai tai pašai Matrionai. Ja viņš lūdz palīdzību, viņš tajā brīdī komunicē ar šo konkrēto augstāko spēku, un tad jau tālāk ir tā augstākā spēka ziņā, saskaņā ar dievišķā likumu, atļauju, cik lielā mērā viņš var palīdzēt tam cilvēkam, kas viņam lūdz to palīdzību, jo nevienmēr dažkārt dievišķais likums neļauj palīdzēt, ja, jo cilvēkam ir ļoti sasmērēta aura, viņš ir pagātnē pieļāvis ļoti daudz kļūdas, un kamēr tas cilvēks nav tās savas kļūdas izpratis un nožēlojas, viņam neļauj, Dievs neļauj palīdzēt, ja, ir dažādi gadījumi. Protams, gan mūsdienās, gan agrāk šis jautājums par iesaistīšanos reliģiskā organizācijā ir bijis būtisks. Agrāk tas bija, es domāju, vairākus 100 gadus atpakaļ, 1000 gadus atpakaļ cilvēki pat nevarēja iedomāties, ka viņi varētu nebūt savā vietējā draudzē un nemaksāt ziedojumus, ja, jo tur bija visi, un ja kāds atļāvās nebūt, tad viņu, kā saka, izstūma no vietējās sabiedrības.
tad mūsdienās ir pavisam savādāk. Reliģija ir it kā atdalīta no valsts, tas gan, manuprāt, nav pareizi, bet tāda ir tā situācija. Un mūsdienās cilvēki izdara patiešām izvēli, vai viņi grib pievienoties reliģiskai kādai no kustībām vai negrib, tā ir cilvēka brīva griba. Un tieši tāpēc, ka cilvēki ir ļoti dažādi, tad arī cilvēki izvēlas dažādas reliģijas, kāds izvēlās reliģiju, kāds izvēlās sektu, kāds izvēlās vienkārši mācīties garīgās izaugsmes skolā, tā kā cilvēki izdara dažādas izvēles. Un nav obligāti jābūt kādā no reliģijām, lai ticētu Dievam un ievērotu viņu dotos likumus. Teiksim, es personīgi neesmu nevienā reliģijā, neesmu nevienā konfesijā, bet tajā pašā laikā es parasti smējos, ka mana ticība Dievam ir tik ļoti stipra, ka es varētu ticībā sacensties ar citiem priesteriem, reliģiju priesteriem, bet tas, protams, ir tāds joks. Bet, tātad es personīgi neizjūtu nepieciešamību, ka man būtu jāpievienojas kādai reliģiskai konfesijai, un es arī skaidri zināju, kāpēc. Teiksim, man bija saruna ar vienu katoļu priesteri, un kad mēs runājām par tiem jautājumiem, kur manas domas, teiksim, nesakrīt ar kristiešu domām, teiksim, par to pašu reinkarnāciju, par karmas likumu, un kad es ar viņu par to runāju, viņš teica tā, kad es visticamāk palikšot stingri pie savas pārliecības, bet ka viņš atkal paliks stingri pie savas pārliecības, un viņš tā arī teica, ka man nav vietas kristietībā, ka ja es tur būtu, tad es ar savu pārliecību traucētu viņam, teiksim, darboties, jo ir tie uzskati daudzos jautājumos nesakrīt. Bet tajā pašā laikā es izjūtu dziļu cieņu pret visiem šiem reliģiskajiem līderiem, jo viennozīmīgi es saprotu, ka lai kā mums var atšķirties kaut kādos jautājumos uzskati, un tomēr viņi dara ļoti svarīgu un svētu darbu, tieši to, ko es runāju pašā sākumā, mēģina, cik nu var, sabiedrībai palīdzēt kļūt labākai, caur tiem instrumentiem, kādi no te reliģijā ir pieejami. Un tāpēc arī, kā es teicu, mūsdienās cilvēks var nebūt nevienā reliģijā, ja viņš apzināti pats iet šo garīgās izaugsmes ceļu, paplašinot savu apziņas līmeni. Šie te lielie skolotāji, kurus pirms tam es nosaucu avatāri, sūtņi, pravieši, viņi šo lielos, šo Dieva doto mācību ir nodevuši caur sevi, nosaucot dažādos varbūt nosaukumos. Teiksim, ir Bībele, mēs zinām, kur ir kristiešiem nodota šī te mācība, ir teiksim, dzīvā ētika, ir citas mācības, un lielie skolotāji, kā jau es teicu, kas ir augstākie spēki, kas uzturās ugunīgajā pasaulē, viņi atrod kādu cilvēku, caur kuru nodot šīs te lielās patiesības, kuras ir miljoniem gadus vecas, lai atgādinātu cilvēcei, lai cilvēks par viņām neaizmirst. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām būt ar tādu plašāku skatu uz dzīvi, jo, ja cilvēks, teiksim, kaut vai viņš ir pārliecināts kristietis, un ja viņš teiks, ka budisms nekam neder, vai tas, ko māca Elvita, nekam neder, tad viņš ļoti šauri skatās uz to mācību, ko viņš apgūst. Jo ir ļoti svarīgi saredzēt tiešām to vienoto labo, kas ir dažādās reliģijās un mācībās. Un, protams, ka visi lielie skolotāji saka, ka labāk nevajag
svaidīties starp dažādām mācībām. Ja tu esi izvēlējies kristietības ceļu, nu tad apgūsti šo te mācību caur kristiešu svētajiem, kas ir ļoti brīnišķīgas grāmatas uzrakstījuši un atstājuši šīs te zināšanas, ja? Un tad ej to ceļu, ja? Bet ja cilvēks svaidās, te viņš ir kristietis, te viņš ir budists, te viņš ir dievturis, te viņš ir, es nezinu, kas vēl, un tad viņš tiešām, viņš nav stiprs nevienā. Jā, jo tomēr, teiksim, ja es par sevīm runāju, jā, kad es sāku 2000. gadā iet šo garīgās izaugsmes ceļu, un man pirmā skolotāja bija Vilma Lūle, tad es varu teikt, ka es visu laiku eju to ceļu, kur es izvēlējos iet 2000. gadā, un tie skolotāji, kas nāk manā ceļā un kas mani izglīto, viņi arī ir uz tā viena stara, jo kopumā, lai arī ar dažādiem vārdiem, bet visi runā vienu un to pašu. Un tāpēc arī ir tā, ka tā ir viena no mūsdienu problēmām, ka daudz cilvēku, kas apgūst dažādas mācības, bieži nomaldās no ceļa un kas saka, pārtrauc varbūt pat šo te garīgo izaugsmi, ja arī viņi varbūt apgūst kādu garīgo praksi, piemēram, meditāciju vai jogu, un viņi to praktizē un domā, ka viņiem notiek garīgā izaugsme. Ja? Ar to ir par maz. Ja? Garīgai izaugsmē ir patiešām jākļūst gudrākam. Ja? Ar vienu meditāciju būs par maz. Un tāpēc arī ir drošāk atgriešanās pie Dieva, kaut kādā mērā pievienojoties vai nu kādai no reliģijām vai kādai skolai, jo tur būs līderis, kas skaidros, tā kā viņš to spēj izskaidrot, skaidros, kā strādā, kas ir dzīve, kas ir Dievs, kāpēc mums ir jāstrādā ar sevi, kāpēc mums ir jākļūst labākiem un tā tālāk. Un šie līderi arī dos norādes, kas ir jādara, kad ir jādara un kā tas ir jādara. Tajā pašā laikā mēs nevaram izslēgt, ka mēs varam nonākt pretrunīgās situācijās, un viena tāda situācija, kuru es ļoti spēcīgi izjūtu, bija tieši, kad sākās pandēmija Covid. Bija līderi garīgie, kas teica, ka nevajag vakcinēties, un bija līderi, kas teica, ka vajag vakcinēties. Un tas līdz ar to cilvēks bija pretrunīgā situācijā, kuram līderim klausīt. Ja? Un es ļoti labi atceros pati sevi, ka viena no maniem skolotājiem, ja varbūt, ko es lasīju, uzskatīja savādāk nekā es to uzskatīju tajā situācijā. Un man arī tas bija tāds īstenībā pārdzīvojums, ka mēs nedomājam vienādi. Un tajā pašā laikā es nespēju akli uzticēties šim skolotājam tikai tāpēc, ka kāds varbūt ir pateicis, ka viņš ir augstākā apziņas līmenī nekā es. Un es arī nešaubos par to, šobrīd neiet runa par apziņas līmeni, šobrīd iet runa par to, ko sirds teica. Un man pašā Covid sākumā sirds ļoti skaidri pateica, ka Covid ir bīstams vīrus. Jā, viņš tagad ir nomutējis tā, ka pašlaik varbūt tās vairāk mēs par to nerunājam, ja? Bet sākumā viņš bija ļoti bīstams vīrus, ja? Un kamēr nebija atrasts veids, kā tikt ar to galā, ja? Viņš bija ļoti bīstams, ja? Un to man sirds uzreiz pateica, ka tas nav parasts vīrusiņš, un ka tas nebūs tā, ka tur vienkārši bišķiņi pašķaudīs, paklapos, pagulēs ar temperatūru, ja? Ka tas ir ļoti nopietni, ja? Un tāpēc es arī, neskatoties uz to, neskatoties uz to, ka man skolotājs domāja savādāk nekā es tomēr paliku pie savām domām. Ja? Lūk. Tās ir tās pretrunīgās situācijas, ar kurām mēs dzīvē sastopamies, un tie ir tādi tiešām pārbaudījumi,
pārbaudījumi, es teiktu, vai tu akli tici, vai tu tomēr domā ar savu galvu un sajūti ar savu sirdi. Jā? Es tieši tā arī izjūtu to laiku, kā daži, un varbūt pat ne daži, ka ļoti daudz cilvēki akli uzticējās kaut kādam līderim un paši nedomāja līdz to, kas notiek. Nu, lūk, ar to mums jārēķinās, tātad būs šīs pretrunīgās situācijas. Tāpatās mūsdienās ļoti daudz novēršas no reliģijām, jo viņiem nepatīk dzirdēt, ka viņiem biedē. Nu, ja tu darīsi tā, tad tu sadegsi elles ugunīs un tā tālāk. Ja? Un tad viņi labāk, lai viņiem tas īsti nebūtu jādzird, viņi vispār neapmeklē to reliģiju un neiesaistās reliģijā. Tas iemesls ir tas, ka, nu, piemēram, viena no dogmām, šobrīd, man liekas, ka reliģijas pat vairāk par to skaļi īpaši daudz nerunā, bet agrāk gan tas bija ļoti spēcīgi, ka nedrīkstēja partnerattiecībās uzsākt intīmas attiecības, pirms nebija laulība reģistrēta, vai nu tur dzimtsarakstu nodaļā, vai baznīcā tam nav nozīme, bet pirms nebija reģistrēta. Mūsdienās mēs zinām, ka lielākā daļa uzsāk intīmās attiecības pirms laulības reģistrācijas, un ļoti daudz vispār pat neplāno laulību reģistrēt, bet vienalga ir šīs intīmās attiecības. Līdz ar to šis, ka nedrīkst to darīt, ir kļuvis par dogmu. Un tas iemesls ir tikai tāds, ka nav neviens, es nevaru teikt, ka neviens, bet nav pietiekami skaidrots, kāpēc? Kāpēc nedrīkst veidot partnerattiecībās intīmas attiecības ar partneri pirms kāzām? Kāpēc to nedrīkst darīt? Ja? Tad, teiksim, to skolotāju mācību, kur es esmu apguvusi, tur šie jautājumi ir izskaidroti. Man, protams, ir skaidrs, kāpēc to nedrīkst, un es to arī esmu daudzās nodarbībās skaidrojusi. Ja? Tāpat ir citi jautājumi, ja, kur ir kļuvuši par dogmām tikai tāpēc, ka viņi netiek skaidroti, jeb arī tiek skaidroti nepietiekami labi, ka cilvēki ar mūsu apziņas līmeni nespēj šos jautājumus izprast. Ja? Un tāpēc arī mēs, sakrāt tautskolā, ļoti lielu uzmanību pievēršam dievišķo likumu skaidrošanai. Skaidrot, kā šie likumi darbojās, un arī šajās nodarbībās tam pievērsīšu daudz uzmanības. Ja? Bet tā problēma ir tā, ka šiem dievišķajiem likumiem viņiem ir daudz nianšu, un arī es, lai es arī diezgan labi varētu teikt, ka pārzinu šos likumus, bet noteikti es arī nepārzinu visas nianses, jo tās tikai tu spēj izprast vēlāk. Ja? Teiksim, priekš manis arī tā ir liela nianse, kaut vai šis pats pārbaudījums, ko es minēju par pretrunām, ka es zinu vairākus garīgos līderus, turpat neiet runa par vienu, ja es zinu vismaz 3 garīgos līderus, par kuriem es biju ļoti augstās domās, un arī šobrīd es neesmu zemās domās par viņiem, bet, ka es redzēju, ka gan saistībā ar Covid, gan saistībā ar šo Krievijas-Ukrainas karu, ka ir mums ļoti atšķirīgi viedokļi. Un tad es tā domāju, bet kā tad tas tā var būt? Kāpēc? Viņi taču arī iet šo garīgās izaugsmas ceļu. Viņi taču pat komunicē ar lielajiem skolotājiem. Kā tas tā var būt? Ja? Un es kaut kādas atbildes esmu saņēmusi, jau sapratusi, kāpēc. Bet kaut kādas atbildes es ticu, ka es līdz šī mūža iemiesojuma beigām saņemšu, jo es esmu šos jautājumus tiešām uzdevusi saviem skolotājiem, ka es gribu izprast. Es negribu nevienu nosodīt, es gribu izprast, kāpēc ir šī viedokļa dažādība, ja jau reiz mēs ejam it kā vienu ceļu, un visi ejam pie Dieva, un kāpēc tomēr ir kaut kāda tāda ļoti radikāla atšķirīga domāšana kaut kādos jautājumos. Ja? Ja cilvēka apziņas līmenis ir zems, tad viņš
ievēro dievišķos likumus nevis tāpēc, ka viņš izprot tos likumus, bet tāpēc, ka viņš vienkārši baidās no soda. Viņš zina, ka ja viņš neievēros dievišķos likumus, viņš saņems sodu. Bet viņš pats būtiskākais ir ievērot dievišķos likumus ar izpratni, ka tu saproti, kāpēc, kaut vai es minēju to piemēru, ka tu pirms kāzām neuzsāc tās intīmās attiecības, ja tu izproti, kāpēc to nevajag tā darīt, ja? Bet ja tu vienkārši aiz bailēm to nedari, ja? Tam nav tāda, kā lai saka, tam nav dziļa vērtība, jo tu kaut ko dari aiz bailēm, tas tev kā cilvēka attīstībai neko nedod. Un tāpēc var teikt, ka šādā situācijā cilvēks nespēja dzīvot bezgrēcīgu dzīvi, bez bailēm no Dieva, un līdz ar to viņš visu laiku baidās no Dieva. Bet tajā pašā laikā mēs visu laiku sakām, Dievs ir mīlestība, bet kā tad var baidīties no mīlestības, ja? Bet te arī ir tas, kad cilvēks neizprot šo pasaules kārtību, un tāpēc viņš arī baidās no Dieva. Kaut gan tā ir, kristietībā ir teikts bīsties Dieva, ja? Bet es arī saprotu tos vārdus bīsties Dieva. Tas ir tādā nozīmē, ka, kad ja tu pārkāp tos dievišķos likumus, tu vari noslēpt to no cilvēkiem, bet tu nekad nenoslēpsi to no Dieva. Dievs to visu redzēs, un tad ir tā bīsties Dievu, ja? Tas viss kā bumerangs nāks atpakaļ. Ja cilvēka apziņas līmenis jau ir attīstījies pietiekami augsts, tad viņš pats vēlas dzīvot bezgrēcīgu dzīvi, bet nevis tāpēc, ka viņš baidās no Dieva, bet tāpēc, ka viņš tiešām saprot, cik tas ir svarīgi, ka viņš saprot, kā viņa pieļautās kļūdas ietekmēs viņa paša nākotni, un ne tikai viņa nākotni, viņa ģimenes, viņa dzimtes nākotni, pasaules nākotni un tā tālāk, ja. Un tātad šie cilvēki, kas tiešām ir izpratuši dievišķos likumus, cik tas ir iespējams, jo tas patiešām ir liels izaicinājums mūsdienās ievērot visus likumus visās situācijās, bet tajā pašā laikā tiem, kuriem tas ir izdevies, ja, viņiem ir daudz vieglāk dzīvot. Tādā ziņā, ka iekšēji viņiem ir lielāka harmonija. Jo, ja tu kaut ko pārkāpi, ja, tad pēc tam tev ir nemieris. Nemieris, jo tu zini, ka tu esi pārkāpis, tu zini, ka tas bumerangs kaut kad tev nāks atpakaļ, ja, un tas rada to nemiera izjūtu. Cilvēks izprot pārbaudījumu, ko sauc par iesvētījumu ceļu, apzinoties, ka dzīvē nāksies saskarties ar dažādiem pārbaudījumiem, un tāpatās viņš saprot, ka būs dažādas grūtības jāpārvar, viņš saprot, ka būs jāsaskars ar kārdinājumiem, ka gribēsies kaut ko viņš zina, ko nedrīkst, ja? Un viss tas būs priekš tam, lai pārbaudītu, vai viņš patiešām atgriežas pie Dieva, vai mēģinot šo cilvēku tā kā novest no ceļa, ja to parasti tumsas spēki dara visu, lai cilvēku novestu no ceļa. Un ja cilvēks centīsies izprast sevi, savas neapgūtās mācības un virzīsies garīgajā izaugsmē uz priekšu, nevis tāpēc, ka viņš kādam grib pierādīt to, ka viņš virzās uz priekšu, bet tāpēc, ka viņš izjūt šo iekšējo nepieciešamību, nevis tāpēc, ka viņš baidās no Dieva, bet tieši tāpēc, ka viņš saprot, ka Dievs ir mīlestība, viņš arī vēlas iegūt šo pieredzi, mistisko pieredzi, kā tas ir saplūst kopā ar Dievu. Un tāpēc arī cilvēks izdarīs šo izvēli maksimāli ievērot dievišķos likumus un darīt labus darbus Dievam, lai tuvotos viņam, sekojot, protams, saviem skolotājiem un tām mācībām, ko viņš ir izvēlējies apgūt. Tanī pašā laikā mēs zinām, ka tieši mūsu kultūrai, dievturībai, mūsu tām senajām tradīcijām, jo mums ir mūsu tradīcijās bija vēja māte, ūdens māte, meža māte, zemes māte, saules māte, ja. Mums it kā ir vairāk šīs te dievības, ja.
Un es pati uz sevīm arī esmu to piedzīvojis, kad ir bijuši kristieši, kas ir atbraukuši uz sevis izzināšanas, harmonizēšanas parku un pateikuši, nē, šeit ir algdievība, ja, kad šeit kristieši nevar ierasties un tā tālāk, ja. Nu, nav tur nekādas algdievības, tāpēc, kad nav šiem cilvēkiem izpratne īstenībā, kas tad ir algdievība. Algdievība ir dieva ielikšana kaut kādā noteiktā formā, pasakot, ka tas ir dievs, ja. Nu, neesam mēs sevis izzināšanas, harmonizēšanas parkā pateikuši, ka tas ir dievs, vai tas ir dievs, vai tas ir dievs, ja. Mēs kā reiz esam caur šiem dažādajiem objektiem mēģinājuši cilvēkiem likt aizdomāties par vērtībām, par to, kā viņi dzīvo un kas viņiem jāmaina savā domāšanā attieksmē pret dzīvi. Jo patiešām Dievu nevar ielikt nevienā formā, jo viņš ir visur, viņš ir kokos, viņš ir zemē, viņš ir mūsos, viņš ir visās lietās, ja. Viņš ir visur, ja, un viņš ir bezgalīgs un visdažādākajās formās, kuras arī rada cilvēki, ja. Un katrā dzīvā būtnē un visā radītajā ir daļiņa no Dieva, kas kopumā mēs visi veidojam to, ko sauc par Dievu, ja. Algdievība ir tad, ja cilvēks, piemēram, sāk pielūgt kaut kādu statuju vai svētbildi, uzskatot to par Dievu. Ja? Ir jāsaprot, ka, ja tu lūdz palīdzību kādai svētbildē vai statujai, tu to vari darīt, bet tev ir jāsaprot, ka tu palīdzību lūdz nevis tai statujai, bet, ka tā statuja simbolizē kādu no augstākajiem spēkiem, bet tas nav Dievs. Tas arī šie augstākie spēki ir tikai daļa no Dieva, ja? Bet tajā pašā laikā tā ir, tad, kad tu lūdz palīdzību kādam augstākam spēkam, teiksim, Dievmātei, Dievmāte var tev pasniegt palīdzīgo roku un palīdzēt, ja? Tā kā tā arī ir, viņi palīdz. Kļūda ir tā, ka šis cilvēks uzskata, ka Dievs ir ielikts tajā statujā vai bildē un neredz, ka viņš ir visur un visā. Ja? Teiksim, cilvēks ieiet baznīcā, viņš uzskata, viņš ir atnācis pie Dieva. Viņš iziet ārā, aiztais baznīcas durvis ciet, viņš, kā saka, var uzvesties slikti, jo viņš uzskata, ka viņš tagad nav pie Dieva, kad labi jāuzvedās ir tikai baznīcā, tā kā viņš ir. Tas nozīmē, ka viņš īstenībā nesaprot, ka Dievs ir visur, ne tikai baznīcā, viņš ir visur, arī ārpus baznīcas. Ja? Un pats būtiskākais ir mums katram saprast, ka mēs arī esam Dievs iemiesojumā, bet tikai tad, kad mēs ievērojam noteiktus nosacījumus, kas nepieciešami, lai izpaustos mūsu patiesā dievišķā daba. Ja mēs pārkāpjam dievišķos likumus, mēs nevaram teikt, ka tagad caur mums darbojās Dievs. Ja? Nē, tā ir tā tumsa, kas caur mums darbojās tajā brīdī, kad mēs pārkāpjam dievišķos likumus. Kā jau es teicu, kristieši lūdz palīdzību Dievmātei, Jēzum un saviem svētajiem, kas ir attēloti ikonās. Ja viņi to dara pareizi, tā ir tā kā komunikācija ar šiem svētajiem, ja? Tad viss ir kārtībā, tā nav algdievība. Tieši tāpatās arī budisti lūdz palīdzību Budam, dievturi lūdz palīdzību Saules mātei, Vēja mātei. Ja? Teiksim, pašai ir bijusi interesanta pieredze ar Vēja māti. Un ar lietus māti, ja var tā teikt. Es esmu lūgusi Vēja mātei, lai Vēja māte dod zīmi, un Vēja māte tajā brīdī ir uzreiz vējš sacēlies. Es esmu lūgusi lietus mātei, ja tā var teikt, lai lietus nelīst kaut kādā konkrētā laikā, kad ir notikuši pasākumi, ja, un esmu uzklausīta, un lietus ir pagājis tur dažu metru attālumā, bet tomēr pagājis ir garām, ja, un tā tālāk, ja. Un tas ir stihijas, ar kurām, teiksim, es neesmu kur to mācījusies, bet acīm redzot, to es apguvusi kādā no iepriekšējām dzīvēm. Es redzu, ka stihijas tā kā mani klausa, ja? Vienmēr man ir grūti pateikt, ja? Bet, ja es tā kā protu ar viņām sarunāties, ja?
Bet es neesmu dievturis. Ja? Es arī neesmu šai reliģijai pievienojusies, bet tajā pašā laikā es ļoti augstu tiešām novērtēju stihijas. Ja? Kā jau es teicu, vēja māti, saules māti, meža māti un tā tālāk. Un mēs drīkstam lūgt palīdzību augstākajiem spēkiem, bet mēs nedrīkstam uzskatīt, ka tas, kam mēs lūdzam palīdzību, ir Dievs pilnībā, jo tā ir tikai daļa no Dieva. Ja mēs uzskatīsim, ka tas ir Dievs pilnībā, tad mēs nepareizi izprotam, kas ir Dievs. Algdievības gadījumā cilvēki raugās uz dzīvi ļoti šauri, neredzot tās plašumu un bezgalību. Tieši tāpēc arī pravieši šim jautājumam ir pievērsuši īpašu uzmanību. Un Mūzes, atceraties Bībelē, tas ir aprakstīts, bija ļoti niknis uz saviem sekotājiem, kas pielūdz zelta statujas tajā laikā, kamēr viņš bija tuksnesī un runājās ar Dievu. Ja? Viņš bija ļoti niknis, viņš tur pat nogalināja cilvēkus, ja? Un kas to darīja. Un, protams, viņš pēc tam arī to paskaidroja, kāpēc viņš tā darīja, jo tā laika cilvēkiem tas apziņas līmenis bija tik zems, ka viņi citu valodu nesaprata. Teiksim, mēs šobrīd arī ir šī lielā diskusija par to, kā izbeigt Krievijas-Ukrainas karu. Ja? Ir daļa militāristu, politiķu, kas domā, ka šo karu var izbeigt tikai ar uzvaru, ka, teiksim, Ukraina uzvar Krieviju vai Krievija uzvar Ukrainu, bet ar uzvaru. Ir daļa, kas uzskata, ka nav iespējams, ka šeit nebūs šajā karā uzvarētāju, un kad ir svarīgi panākt tomēr abām pusēm mierizlīgumu. Un ir daļa, kas domā vēl kaut kādu citu variantu, kā to visu izdarīt. Ja? Bet tā problēma ir tā, ka tas lielais jautājums ir, vai cilvēki, ar kuriem tiek runāts kaut vai par to pašu mierizlīgumu, vai viņu apziņas līmenis ir tik augsts, ka viņi, pat ja notiks vienošanās, ka viņi šo mierizlīgumu ievēros. Jo pēdējā gada laikā mēs visi bijām liecinieki tam, ka Krievija atteicās ievērot daudzus starptautiskus dokumentus, kuri viņi bija parakstījuši, ratificējuši, ja? Un sākās tāda anarhija no viņu puses, ko gribu to ievēroja, ko negribu to neievēroja. Ja? Un līdz ar to ir tas lielais jautājums, vai Krievijas elites, valdības, vadības, kas tur kūrē visu to karu, vai viņu apziņas līmenis ir tik augsts, kad ar viņiem varētu runāt par mierizlīgumu, jeb viņi saprot tikai spēka pozīcijas, ja? Un daži uzskata, ka viņi saprot tikai spēka pozīcijas un ka citu valodu viņi nesaprot. Un tā var arī būt, jo to visu nosaka apziņas līmenis. Daudzi jauc palīdzības lūgšanu augstākajiem spēkiem ar algdievību. Dievs vēlas, lai visi cilvēki sāk izpaust dievišķo dabu, līdzīgi kā to dara praviešu sūtņu avatāri, bet Dievs nepieprasa, ka mums viņš ir jāpielūdz. Dievs nepieprasa neko. Viņš kā reiz ir tāds, kas neko arī no mums negaida, neko nepieprasa. Un mēs paši, mēs lūdzam palīdzību tam, kurš mums var palīdzēt, bet vislabāk var palīdzēt tie, kas izpauž caur sevi dievišķo dabu. Tie ir cilvēki, kas tiešām ievēro dievišķos likumus, lai cik grūti tas nebūtu, ievēro viņus, seko viņiem. Tad šie cilvēki, viņi ir sasnieguši augstu apziņas līmeni un viņi var vislabākā veidā palīdzēt citiem cilvēkiem. Un pat nav svarīgi, vai šie cilvēki ir priesteri, vai viņi ir kalpo kādai reliģijai, vai viņi vienkārši ir apguvuši lielo skolotāju mācību un darbojās kādās labdarības kustībās. Ja? Tam nav nozīmes. Nozīme ir tikai vienīgi tam, ko šis cilvēks dara, vai viņš to dara no sirds ar mīlestību.
Un tāpēc šie cilvēki, kas tiešām to dara ar sirdi un mīlestību, absolūti nesautīgi, tad arī viņi spēja palīdzēt citiem cilvēkiem tādos pavisam laicīgos jautājumos. Tātad mēs varam lūgt palīdzību augstākajiem spēkiem, un es pat teiktu, ka tas ir jādara, ja ir kaut kādas problēmas, tad lūgt palīdzību augstākiem spēkiem, tas nav grēks, bet tā arī nav augdievība. Jā, tā kā augdievība, vēlreiz atkārtoju, ir, kā mēs, pieņemsim, uzskatīsim, lūk, tas kalns ir Dievs, un tagad es pielūkšu šo kalnu, tāpēc, ka tas ir Dievs. Jā, protams, tas kalns arī ir daļa no Dieva, un tu vari lūgt, ja tev ir tā sajūta, ka te kalnā tu spēj labāk tā kā veikt šīs lūkšanas, tu vari to darīt, bet ir jāsaprot, ka kalns arī ir tikai daļa no Dieva. Kāpēc reliģija var sašķelt sabiedrību, īpaši mūsdienās? Tieši tāpēc, ka šis avots, no kurienes reliģija smeļās šīs zināšanas, ir ļoti intīms, un tas ir ļoti dziļi individuāls pārdzīvojums katram cilvēkam, un daudz cilvēku vienkārši nespēja pieņemt un noticēt tam, ko stāsta tie cilvēki, kas ir reliģijās vai kādās mācībās. Un reliģija, kļūstot par kultūru, bieži vien pakāpeniski zaudē noturīgu saikni tieši ar savu avotu, ar pirmavotu, un sāk dažādās veidos ārēji veikt visādus tur rituālus, neizprotot to rituālu būtību, un tad notiek tā, kad sabiedrība sāk sašķelties, ja būs daļa, kas ticēs tam visam, un daļa, kas neticēs, Un tas smagākais, kas ir, ja reliģija sāk tiešām zaudēt šo saikni ar avotu un sāk arī Bībeli vai vienalga kādu citu lielo skolotāju mācību skaidrot nepareizi, tad īstenībā viņi var daudz cilvēkus pavilkt sev līdzi, ja pareizāk sakot, novest no ceļa. Reliģija patiešām ir cēls, patiess, taču diemžēl nevienmēr pilnīgs un atbilstīgs mūsu ārējās dabas mēģinājums aizsniegties līdz mūsu pašu augstākajam es. Katrā cilvēkā ir augstākais es, dievišķā dzirksts. Augstākais es ir tas, kas zina visas atbildes uz mūsu jautājumiem, un mūsu uzdevums ir maksimāli, cik tas ir iespējams šajā dzīvē tuvoties savam augstākajam es, jo tas cilvēks, kāds tu esi pašlaik, tas ir zemākais es. Un tāpēc pareizāk uzlūkot reliģiju kā vienu no galvenajiem procesiem visas cilvēks garīgajā izaugsmē, kura ietveros augu mūsu garīgā pašapziņa. Ja? Tā kā es viennozīmīgi gribu teikt, ka tas ir labi, ka tās reliģijas ir, jo es vienreiz, kad padomāju, kāda būtu sabiedrība, ja šobrīd nebūtu nekādas reliģijas, ja šobrīd nebūtu nekādas skolas, tad, man liekas, ka sabiedrība būtu, es nezinu, cik reizes vardarbīgāka, cik reizes naivāka, cik reizes pieņemtu dažādus aplamus lēmumus un tā tālāk. Ja, tā kā viennozīmīgi, kaut es arī neesmu pievienojusies nevienai reliģiskai konfesijai, es uzskatu, ka tas ir labi, ka ir tādas reliģiskās konfesijas, kuras pulcē sekotājus, palīdz viens otram kopā, dara labus darbus, un ka tas ir brīnišķīgi, ka tas tā ir, un jo vairāk šādu cilvēku, kas iet šo ceļu pie Dieva, un es vēlreiz saku, ka nav svarīgi, kādu ceļu viņi ir izvēlējušies, vai viņi iet budismu ceļu, kristietības, vai kādu citu ceļu, tā ir viņa izvēle, bet jo vairāk cilvēki ies šo ceļu pie Dieva, jo pozitīvākas pārmaiņas notiks uz planētas Zeme visās jomās. Tātad,
Kāda ir reliģijas loma cilvēces garīgajā izaugsmē? Tātad reliģija viennozīmīgi veicina cilvēci domāt un ievērot patiesās vērtības. Ja? Cits jautājums, kā kuram tas izdodas izskaidrot, ja mēs runājam par priesteriem, ja? Kā viņiem izdodas to izskaidrot saviem sekotājiem, ja mēs runājam par skolām, kaut vai arī jautājums, jā, cik labi man izdodas izskaidrot tās patiesības, kuras es esmu sapratusi, cik labi man izdodas to informāciju nodot tiem cilvēkiem, kas manī klausās. Ja? Reliģijas baušļi, protams, disciplinē sabiedrību, ja sabiedrība ievēro baušļus. Ja sabiedrība neievēro baušļus, tad, protams, tas neko nedod. Bet šie te baušļi, kas ir, viņi ir atbalsts garīgajā izaugsmē. Es arī laiku pa laikam, kaut es arī vēlreiz atkārtoju, neesmu kristiete, bet tomēr šos 10 baušļus laiku pa laikam es izlasu. Un izlasu un pie sevis nodomāju, tā šo balstu es ievēroju, šo balstu tā kā ir ar šo balstu, vai es viņu ievēroju vai neievēroju, ja, un tā tālāk. Ja. Reliģijas dogmas piespiež sabiedrību domāt, kāpēc tādas ir radušās. Ja? Teiksim, es arī ilgi domāju par to, bet kāpēc cilvēkiem nevajadzētu veidot intīmas attiecības pirms laulības. Ja? Un tad, kad tu sāc par to domāt, tad arī nāk literatūra, lielo skolotāju mācība, kur šis jautājums ir izskaidrots, kāpēc to nevajadzētu darīt un tā tālāk. Ja? Un tā tas attiecās uz arī citiem jautājumiem. Un ja cilvēks domā, tad viņš ir dzīvs. Ja? Tas jau nekas, ka varbūt tās es jau nesaku, ka es visos jautājumos pareizi domāju. Varbūt es ar kaut kādos jautājumos domāju aplami, bet ne jau tas ir tas būtiskais. Būtiskais ir, ka es domāju. Un es pat sev esmu pateikusi, ka es gribētu tiešām līdz dzīves šī iemiesojuma beigām izprast tādu un tādu jautājumu, kurš man šobrīd ir pacēlies ar šo lielo jautājumu zīmi, un man tur ir dažādas varbūt atbildes, bet es gribētu izprast, kura būtu tā pareizā atbilde. Ja? Tātad reliģija atgādina par dievišķo likumu eksistenci, jo, ja nebūtu reliģijas, visticamāk cilvēki dievišķos likumus būtu aizmirsuši. Bet šīs reliģijas lielo skolotāju mācības atgādina, ka šie dievišķie likumi pastāv, neatkarīgi no tā, vai tu viņus zini vai nezini, bet viņi pastāv. Un tāpat reliģija, protams, brīdina arī par sekām, ja cilvēce ignorēs Dievu, ja cilvēce atteiksies no Dieva, ja no garīgās izaugsmes un tā tālāk, kādas sekas var piemeklēt cilvēci. Ja? Un tad, protams, daži atkal saka, atkal tur biedē ar nāvi, atkal tur biedē ar velli un pastardienu un tā tālāk. Ja? Nebiedē, vienkārši iet runa par to, kad patiešām, ja sabiedrība nemainīsies pozitīvā virzienā, tad būs jāpiedzīvo kaut kādas ļoti nepatīkamas situācijas, lai sabiedrība atgrieztos pie vērtībām, jo es domāju, ka tik daudz, cik es esmu dzirdējis intervijas ar Ukraiņu līderiem dažādiem, tad, kad viņiem uzdod jautājumu, tagad gads ir kopš ir šis karš, un kad viņiem uzdod šo jautājumu, kādas ir tavas domas, vai tev kaut kas ir mainījies, ja? Tad viņi visi atzīst, ka šis karš viņiem ir atvēris acis attiecībā uz vērtībām, ka līdz karam viņiem vērtības sistēma ir bijusi cita. Un tas ir tāds viens piemērs, kā patiešām tad, kad cilvēce piedzīvo kaut kādus smagus satricinājumus, tad cilvēki patiešām atgriežas pie tām īstenajām patiesībām. Tas no teorijas, ko es gribēju šodien pastāstīt, tas būtu arī viss. Tagad mums atlikušajā laikā jūsu jautājumu mēs varam padiskutēt. Lūdzu. Ja jautājumi nebūs, tad es nodarbību beigšu. Varbūt nav jautājumu, varbūt vienkārši ir jūsu viedoklis. Viņš var atšķirties no mana viedokļa, droši izsakiet savu viedokli, kā jūs redzat.
Kādas ir jūsu domas? Nu, varbūt es šoreiz palūkšu Krista, varbūt tu vari tomēr izteikties, nu, savu viedokli. Jeb tu arī negribi neko teikt. Jā, labvakar. No savu viedokli par šo reliģijas jautājumu. Jā, nu vispār, jā, kā tu uztver un jūti visu šo te, jā. Nu jā, principā, jā, es jau to reliģiju arī, es jau arī neesmu, mana ģimene, nav, tur nevienā konfesijā nav, tur, varētu teikt, pievērsusies ne kristietībai, nekam, bet, principā, jā, es par sevi arī varu teikt, ka es esmu ticīga, es ticu augstākajiem spēkiem, ļoti ticu, un, principā, jā, šobrīd jau es to arī uztveru tā, kad patiesībā, tā patiesība jau ir izkaisīta dažādās tajās mācībās, ko mēs varbūt uzskatām, zinām, citi zina kristiecību, citi zina budismu, bet viņi ir visur, viņi ir principā visur, un, un tā, jāsaskata tā patiesība, un nav tā, kad, es zinu, ka man, citi dažreiz ir teikuši, kad tieši, tā kā kristieši vairāk ir pievēršies kristietībai, neatzīst to, ka kāds var, tā kā tagad palasīt tur budismu, palasīt tur vēl kaut ko, tā, tieši tā mētāšanās, tad viņiem ir tā attieksme, kad vai tu esi tas kristietis, vai nekā, bet, īstenībā, jā, tā gudrība laikam ir tajā, kad, ka tā patiesība ir katrā tajā mācībā. Varbūt viņi ir ietērpta nedaudz citos vārdos, bet principā, jā, tie pamati, no kā viss nāk, tas jau ir tas viens avots, no kā viss nāk. Un, jā, un man liekas, tiešām ir ļoti svarīgi ikvienam dzīvē laikam nonākt līdz tam, tādam brīdim, es nezinu, vai kā to nosaukt, līdz tādai saprašanai, ka tu tiešām saproti, ka, tas Dievs ir pilnīgi visur, un ka tu tiešām to, tā sajūti, kad viņš ir, visur, gan dabā, gan tajās pašās mēbelēs, kas tev ir apkārt, gan tevī pašā, ka tu sajūti sevi kā to daļu no tā visa, tad, tā domāšana jau mainās, un tā uztver mainās, un tā dzīves izpratne mainās. Tā kā, tā tas ir, un, bet, jā, man liekas, ir svarīgi katram, tā kā, sajust to brīdi, kad tu tiešām to apzinies un izjūti tā kā caur sevi. Par sevi es tā varu teikt, ka man tas tā ir noticis. Un jā, es par to ļoti priecājos, un tas ir ļoti mainījis to manu uztveri, manu attieksmi pret vispār lietām, un droši vien pārmainījis arī manu pašu. Tā kā, jā, ir ļoti svarīgi saprast šīs lietas, un tieši, kā jau jūs arī teicāt par tiem dievišķajiem likumiem, ir ļoti svarīgi viņus izprast. Es arī nevarētu teikt, ka man, kad es perfekti tagad neko nepārkāpju, tā nav. Gadās, protams, arī kaut ko pārkāpt, bet man liekas, tas svarīgākais ir, ka tu apzinies to, ka, jā, šobrīd, sanāca tā, bet izdarīt tos secinājumus, kāpēc tā sanāca, un censties nākamajā reizē vienkārši mēģināt, tā kā rīkoties nedaudz savādāk un atcerēties par to dievišķo likumu. Tā kaut kā man šķiet, jā, kad, un arī, jā, es varu arī, piekrist par šo pašu alkdievību un par to visu, kad, man arī nācies jārunāt ar cilvēkiem, kas ir to tā uztvēruši, kad ielikuši to dievu kaut kādā formā. Jā, tas droši vien arī, nāk kopsolī ar to visu izpratni, ka tu saproti, kad īstenībā viss ir tikai tā daļa, kad katrā lietā, katrā būtnē visur ir tā daļa no tā dieva, un, jā, tas pārmaina gan to pašu algdievības uztveri, gan to visu pārējo, un, jā, kaut kā tās manas pārdomas laikam par to būtu šādas kaut kā. Paldies, Krista. Varbūt tev kāds jautājums radās, ja neradās no manas stāstītā? Neko es neizkustināju. Kaut kas man radās, bet man liekas, ka es jau aizmirsu. Man bija kaut kāds jautājums, bet
Jā, ja es atcerēšos, es pajautāšu, bet man bija viens, jā, man bija. Es pamēģināšu atcerēties. Labi, nu pārējās meitenes lūdzu jautājumus, izmantojiet šo iespēju, ka jūs varat droši jautāt jebkādu jautājumu. Laikam nebūs jautājumi. Man, Elvita, radās tā, es pat nezinu, kā ir. Kā runāt ar cilvēku, kuram ir ļoti stipra reliģiska pārliecība, ka tas, kur viņš ir, ko dara un kā, ka tas ir vienīgais pareizais ceļš. Es tā kā es to pieņemu un saprotu un akceptēju, bet reizēm, teiksim, tādi teksti, kad varbūt kāds cits grib pāriet tai viņa ticībā, tomēr pajautāt vai nokristīties tajā. Kāpēc cilvēki tik ļoti dziļi ieiet tajā un viņiem šķiet un ir vēlme ievilkt arī visus apkārtējos? Tas ir tā dabiski, jo tad, kad tu esi dziļi, jā, pieņemsim, ja tev būtu, ja tu piedzīvotu kādu mistisko pieredzi, tev arī būtu vēlēšanās dalīties ar citiem. Jā, teiksim, es ļoti labi atceros to brīdi, kad es sapratu, ka Dievs tiešām ir un sapratu, kā notiek tā izpausme un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad es sapratu, man gribējās arī citiem pastāstīt. Dievs tomēr ir, Dievs ir un tā tālāk. Ja? Bet tie citi jau negribēja to dzirdēt, ja? Man tādās līdzībās runājot, es atceros, kad es beidzu vidusskolu, var sakot, ka es vidusskolā gāju, es tajā laikā nodarbojos ar lielo sportu, un mums tur 4 dienā bija treniņi un sacensības tur pa brīvdienām. Var sakot, man visa dzīve bija tikai treniņi, ēst, gulēt, treniņi, ēst, gulēt, apmēram tā dzīve bija. Un tās mācības, protams, mēs arī mācījāmies, bet tās mācības bija kaut kā sekundāri, un es pat nejūtu to, ka mans prāts bija, tādā nozīmē viņš vairs nebija tik ass, jo es tikai trenēju savu fizisko ķermeni, bet savu garu un prātu es netrenēju. Jā, ne intelektu, ne garīgumu es netrenēju, es tikai trenēju fizisko ķermeni. Un tad, kad es paveicu to vidusskolu, jā, es tiku augstskolā, bet man pirmie 2 kursi augstskolā bija ļoti grūti. Es nevarēju saprast vispār, ko tie īpaši, es atceros augstākā matemātika, fizika, ķīmija, vispār nevarēju saprast, ko tie pasniedzēji runā. Un es prasu pārējiem grupā, jūs saprotat, ko viņi runā? Viņi saka, jā, mēs saprotam. Un es domāju, bet kā es tā nevaru saprast, ja? Un tad es tikai sapratu to, kad es ar tiem treniņiem biju atstājis novārtā šo garīgo izaugsmu un intelektu attīstību. Un tad es vērsos pie saviem sportistiem, ar kuriem es kopā trenējos un kuri vēl mācījās vidusskolā. Un es viņiem teicu, mācieties, tā kā jūs aiziesiet uz augstskolu, jums būs grūti, jums būs tikpat grūti kā man. Ja jūs tagad nemācaties, jums būs ļoti grūti pēc tam augstskolā. Un viņi skatījās uz manīm kā uz tādu dīvainīti. Viņi saka, ko tu, Elvita, par ko tu tagad runā? Kādas mācības? Kas ar tevi ir noticis? Es saku, jūs saprotiet, man tiešām ir grūti, man prāts netiek līdzi tai vielai, kas tiek mācīta. Ja? Pēc tam jau ieeļojās tas prāts un pēdējos kursos jau tad jau es jau kā teicamniece biju, bet tie pirmie kursi bija ļoti, ļoti smagi, ja? Un ka es tiešām jūtu, ka man ka tās smadzenes nestrādā, ka viņš ir atrofējušās. Ja? Un es vienkārši nevarēju iedomāties, ka tā var notikt, kad arī smadzenes ir jātrenē. Ja?
Un tāpēc arī es saprotu tos cilvēkus, kuri, teiksim, ja viņiem ir tāda ļoti stipra ticība, ka viņiem gribās arī, lai citi pievienojās tam viņu pulciņam, ka viņiem gribās padalīties ar tiem pārdzīvojumiem, pieredzi un tā tālāk. Ja? Tas ir normāli, tas ir cilvēcīgi, un pret šiem cilvēkiem patiešām vajag attiekties ar izpratni, ar mīlestību, jā, viņi ir iet to ceļu, ko viņi ir izvēlējušies, un viss vienkārši cienīt viņus par viņu izvēli, kas saka, nedusmoties par to, ka viņi mēģina varbūt tās aicināt pie sevis un tā tālāk. Viņi to var darīt, jā, bet tik un tā jau tev paliek brīvā griba, vai tu to dari vai nē. Vai es atbildēju, Sigūna? Jā, paldies, ļoti labi. Es paskatījos tā kā no citas puses, tā nebija iedomājusies, ka arī tā, ka vienkārši vēlās dalīties cilvēks. Tas ir labi. Jā, un tu arī to piedzīvos, tā, kad tu piedzīvos pirmo mistisko pieredzi, vienalga kāda tā būs, ja, tev arī ļoti būs liela vēlēšanās dalīties ar citiem un teikt, nāciet tur, es tur piedzīvoju to un to un to, un tad uz tevīm skatīsies kā uz jocīgo, ja, bet, tev būs šī vēlēšanās, īpaši, kad tie cilvēki, kas ir ieguvuši šo pieredzi, saskarsmē tieši ar Dievu saplūšanā, ja, viņi pēc tam, viņi visu laiku dzieda slavas dziesmas Dievam un pārējie uz viņu skatās un domā, nojuts tas cilvēks, jā. Bet viņš ir izjutis to ekstāzi, viņš nevar to aprakstīt vārdos, tās sajūtas, jā, vienīgais, ko viņš saprot, kad ir jāslavē Dievs, jā, un ka Dievs tiešām ir un tā tālāk, jā. Es neatceros, kā tai Krieviju dziedātājai bija vārds, uzvārds, varbūt kāds no jums atcerās, tā kā bija Covids, viena Krievijas populāra dziedātāja bija smagi slima ar Covid, viņa kaut kādas 2 vai 3 mēnešus bija komā, un tad viņa iznāca tomēr no tās komas ārā, ja, un atgriezās. Tad viņa intervijā teica tādus vārdus, viņa tur prasīja, ko viņa tur redzēja, kamēr viņa bija koma, un viņa tur stāstīja, ko viņa tur redzēja, un tā. Bet tas galvenais bija, ko viņa pateica, ka viņa ir tagad pēc šī te visa pārdzīvotā, 100% pārliecināta par to, ka dzīve pēc nāves, fiziskā ķermeņa nāves nebeidzās. Viņa teica, par to viņa ir 100% pārliecināta, un kad, tas priekš viņas ir tas galvenais atklājums, ka dzīve pēc fiziskā ķermeņa nāves nebeidzās. Ja. Protams, viņai nebija izpratnes vēl tādas, bet kas tur notiek tālāk, ja, tas, ko mēs esam runājuši iepriekšējās nodarbībās par smalko pasauli, par ugunīgo pasauli, un kas notiek pēc fiziskā ķermeņa nāves un tā, bet jā, tie, kas ir piedzīvojuši komu, un atgriezušies, ja viņi pilnīgi savādāk skatās uz dzīvi. Un viņiem arī gribas dalīties, lai citi arī zina, ka taču tā dzīve ir pilnīgi savādāka, ja, un ka mēs te kreņķējamies par kaut ko, par ko vispār nav vajadzības kreņķēties. Lūdzu, vēl jautājumi? Es atcerējos savu jautājumu, ja drīkst. Jā. Jā, varbūt vairāk, varbūt jūs tās domas, kā, bet saistībā ar šo te alkdievību, un tad atcerējos, ka mums Latvijā ir, vairāk šie te alku kalni, alku vietas, bet tas varētu arī būt saistīts ar šīm te, alkdievību kādreiz, kad mums bija tā, pagānu kultūra vai vēl kaut kas, jo ir, pa dažām es esmu arī, lasījusi kaut kur, ka dažas tās alku vietas ir tādas, kur, cilvēki vispār tie vietējie neiet tuvumā un baidās iet, tā kā varbūt viņas vairāk, nes tādu negatīvu to enerģiju vai kaut ko tam līdzīgu. Viss ir atkarīgs, kas tajās vietās ir noticis, ja, jo mēs zinām, ka ir gan gaismas spēki, ir gan tumsas spēki. Ja tajās vietās ir praktizēta melnā maģija, ja, un vēl nedod Dievs kaut upurēti cilvēki, nogalināti un tā tālāk, ja? Tad, protams, šajās vietās ir ļoti spēcīga negatīvā enerģija. Un, protams, tad tajās vietās nevajadzētu cilvēkiem iet, jo tur ir spēcīga negatīvā enerģija.
Bet, ja vietā ir praktizēta, kā saka, lūkšanas, ja pozitīvas, kaut vai tās pašas dziesmas veltītas saules mātei, dziesmas veltītas meža mātei, pateicība veltīta zemes mātei, tad tajā vietā nekas slikts nevar būt. Ja? Bet tas, ka tajās vietās, kur cilvēki kur ir augstas vibrācijas, jo principā jau tās vietas, kur viņi saņem vairāk šo te palīdzību, tur ir augstas vibrācijas. Ja? Un tad, protams, ka cilvēki jūt šīs vietas. Ja? Kaut vai tas pats Siguldā sevis izzināšanas, harmonizēšanas parks, kuru es īpaši nereklamēju. Ja, pareizāk sakot, vispār viņi nereklamēja, ja? Tikai tik, cik ar cilvēkiem, ar kuriem es runāju, un cilvēki, kas atbrauc, īpaši, ja viņiem palaimējās, ka tur neviena nav, ja tu esi vienatnē parkā, ja, tad tas ir kaut kas, tās ir īpašas sajūtas, ja, ko tu izbaudi, izejot vienkārši cauri parkam, ja tu esi viens vai divatā, ja nav to cilvēku daudz, ja. Bet ja tur būtu daudz cilvēku apgrozītos, es domāju, ka tam parkam nebūtu tik augstas vibrācijas, un viņš nespētu dot tās izjūtas, ko viņš iedod tad, kad cilvēks tiešām ir tur, izjūt to, ko viņš izjūt. Tu jau ar Kristi esi bijusi, un tev arī ir mistiskā pieredze tieši parkā. Ja? Un tā kā es teikšu, ka augstākie spēki atnāk tur, kur viņi redz, ka cilvēki viņus gaida. Es gandrīz vai esmu pārliecināta par to, ka ja kaut kas notiktu slikts, augstākie spēki tur nebūtu vairāk, jā. Viņi jau maina tās vietas, viņi ir tur, kur viņi redz, ka cilvēkiem viņi vislabāk var palīdzēt. Un, protams, ka tas ir tur, kur ir daba, kur pilsēta nav, kā saka, uzlikusi savus sārņus, un kur ir klusums, tur, protams, augstākiem spēkiem vislabāk patīk tikties ar cilvēkiem. Bet tajās vietās, arī dabas tur var būt, tajās vietās, kur ir praktizēta melnā maģija, jā, tur var sajust arī negatīvu enerģiju. Kaut gan es parkā speciāli attīstīju blakus baznīcai, blakus ir, kā saka, laukumiņš arī priekš sātanīšiem, jo mēs jau zinām, ka pozitīvā un negatīvā enerģija viņai jau jābūt līdzsvarā. Nevar jau būt tikai labais vai tikai sliktais un tā tālāk. Ja. Mums ir jāstrādā gan ar savu slikto, gan ar labo un tā. Bet, jā, tās vietas, ja cilvēki ir konstatējuši, ka ir vietas, kur viņiem paliek slikti, tad labāk tur neiet. Teiksim, man pašai bija pieredze ar vienu ģimeni, kur ģimene aizbrauc uz Pokaiņu mežu, un tur ir tie akmeņi, un kaut arī tie ekskursijas vadītāji bija teikuši, lai nesēž uz tiem akmeņiem un neņem noteikti līdzi nekādus akmeņus, tur tomēr viens bērns nepaklausīja, sēdēja uz visiem akmeņiem pēc kārtas un vēl kabatā ielika akmeni, un bērns saslima ar onkoloģiju. Protams, tas ir tāds, jautājums, jā, vai tiešām dēļ šī apmeklējuma bērns saslima ar onkoloģiju. Es teiktu, ka nē, kad tur bija, bet cik es runāju ar vecākiem, tur bija vecākiem jāmaina savu domāšanu un attieksmi pret dzīvi, un protams, ka tas negatīvisms bija ģimenē, ko bērns uzņēma šo negatīvo enerģiju, bet atrodoties šajā te parkā un sēžot uz akmeņiem, kur acīm redzot ir bijusi negatīva enerģija, un vēl paņemot līdzi, šī negatīvā enerģija vairojās. Un līdz ar to tā onkoloģija, tiešām parādījās, jā, tur es neatceros vairs diezgan ātri, jā, pēc tā parka, pēc tā apmeklējuma, jā, bet patiesībā tā vieta vienkārši aktivizēja to negatīvo enerģiju, kas jau bija, nevis tāpēc, ka tie bija aizbraukuši uz turieni, tāpēc saslima, nē. Vienkārši tā vieta, kā būdama enerģētiski spēcīga vieta, aktivizēja šo te negatīvo enerģiju. Kristi, vai es atbildēju uz taviem jautājumiem?
Jā, paldies liels. Vai ir vēl kādi jautājumi? Man radās uzreiz jautājums, akmeņi viņi tikai negatīvo, bet vai arī labo varētu aktivizēt? Vai pokaiņos nē? Protams, ka var aktivizēt arī labo, jā, un es nedomāju, ka visi akmeņi, kas ir pokaiņos, ka viņi ir negatīvi, jā, tur noteikti ir pozitīvi arī akmeņi, un tā vieta ir īpaša, jā, bet man liekas, ka mūsu sabiedrība īsti nezina, kā pareizi uzvesties tur, ko tur drīkst darīt un ko tur nedrīkst darīt. Man liekas, ka tur ir tā problēma. Jo visās šajās svētvietās, jeb spēka vietās, kā viņas varētu saukt, ja, ir jābūt, kā saka, arī tur ir savi noteikumi, kas ir jāievēro, un ja tu tos noteikumus neievēro, tad arī, varbūt tā, ka tev kaitē tas nevis palīdz. Vēl kādi jautājumi? Labi, tad šodien mēs ar to arī beigsim. Un nākamā nodarbība ir jau ieplānota un ielikta mājas lapā. Būs 22. martā. Tad tiksimies 22. martā. Lai jums jauks vakars un uz tikšanos nākamajā nodarbībā. Atā!